3. jūnijā Šmakaukas muzejā pārgrieza sarkano lentīti. Tā pilsētā sāka darbu vēl viens unikāls turisma objekts. Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis uzsvēra, ka Skotijā ir viskijs, Amerikā burbons, Grūzijā čača, Horvātijā slivovica. Un nevienam neliekas dīvaini, ka tiek reklamēta nacionālā virtuve un vietējie dzērieni. Arī Latgalē ir savs dzēriens Šmakauka, ar ko tā atšķiras. Tā kā tā ir Latgale, un šeit ir ļoti daudz dažādu kultūru, dažādu valodu, ka šeit izcenis ir dzīvojušas, kopā strādājušas, ja, kaimiņos dzīvojušas. Mums tās receptes katram ir savādākas. Un iebraucot Daugavpilī, jūs nogaršosiet pavisam savādāku nekā tas būs Aglonā, Līvānos, Rēzeknē, Balvos, Preļos. Ja. Tur tā unikalitāte, ka mums nav tā kopīgo recepšu, mēs katrs taisam savādāk. Piemēram, ar lietuviešiem un latgaliešiem vairāk patīk kaut kas saldāks. Viņi liek klāt medu, ogas, sanāk kaut kas līdzīgs medaunīcai. Ja. Baltkrievi, krievi, viņi vairāk tīrāku kaut ko, piemēram, ar riekstus arī klāt, ar riekstiem. Protams, vēl liek klāt dažādas zālītes, taisīt uzlējumus, ja, un tad sanāk tādi stiprāki dzērieni. Šī projekta iniciators ir Latgales attīstības aģentūra un realizēts tas pateicoties pārrobežu programmai un Eiropas Savienības atbalstam. Ideja šī radās 6 gadi atpakaļ, kad mēs kopīgi organizējam Latgales reģiona stendu izstādē Baltūru. Un kad viens no tādiem interesantākajiem pasākumiem, kas piesaistīja vislielāko apmeklētāju skaitu stendā, tā bija Šmakaukas degustācija. Un tādā brīdī mēs sapratām, ka šis te ir tiešām diezgan liels turisma potenciāls, kas izsauc interesi un kas liks turistiem pārvarēt attālumu kilometros un laikā un apmeklēt Latgales reģionu. Tagad vienības namā ir vēl viena ļoti interesanta vieta, ko apmeklēt. Te stāstīts par vēsturi un tradīcijām, kā arī par to, ka alkoholam jāzina mērs. Šīs izstādes mērķis ir ne tikai popularizēt Latgales vienu no senākajiem dzērieniem Šmakauku, bet arī izglītot cilvēkus un stāstīt par Latgales kulināro mantojumu un Šmakauku kā šī kulinārā mantojuma sastāvdaļu. Pirmās dienas Šmakaukas muzejs veiksmīgi nostrādājas, bija daudz apmeklētāju, bet pirmdienas un otrdienas muzejā ir brīvdienas. Šmakaukas muzejs atkal durvis vērs 3. 8. jūnijā. Muzejs strādā no 11. līdz 19. bet svētdienās no 11. līdz 17. Ieejas maksa 3,50 eiro, bet skolēniem no 18 gadiem, pensionāriem, invalīdiem, studentiem, maznodrošinātajiem 2,50 eiro. Muzejā ir iespēja Šmakauku arī nogaršot.